vairāk nekā 890 km siltumtīklu, 5 siltumcentrāles un 308 mazas un vidējas katlumājas, modernas siltuma ražošanas tehnoloģijas, videi draudzīga siltumenerģija, ilgtspējīga un droša siltumapgāde, patērētājiem pievilcīgs servis. Tas ir Rīgas siltums. Pamats Rīgas centralizētajai apkuras sistēmai tika likts 50. gados, kad tika izbūvētas pirmās siltumtrases un siltumcentrāla Andrejsala, taču tā netika veidota kā vienota siltumsaimniecība ar kopējo tehnisko politiku. 1995. gada nogalē Rīgas dome un valsts akciju sabiedrība Latvenergo, piesaistot privāto investoru Baltijas Tranzītu banka, nolēma dibināt jaunu uzņēmumu, akciju sabiedrību Rīgas siltums, kas pārņemtu visu pilsētas siltumapgādes infrastruktūru un nodrošinātu vienotu siltumapgādi Rīgā. Uzņēmums darbību sāka 1996. gada 1. maijā. Saimniecība bija visai raiba, un saimniecība bija tehnoloģiskā ziņā diezgan atpalikusi no moderniem standartiem, un varētu teikt, ka pat pēdējos 5 gadus, no 1990. līdz 95. gadam, šajā siltuma saimniecībā bija ieguldīti ļoti maz līdzekļu un ļoti maz bija investēts, un daļa siltumtrašu bija avārijas stāvoklī. Uzreiz pēc uzņēmuma izveidošanas tika izsludināts starptautisks konkurss par tiesībām piegādāt siltuma skaitītājus akciju sabiedrības Rīgas siltums vajadzībām. Jau pēc gada uz visām Rīgas siltumenerģijas realizācijas robežām bija uzstādīti moderni ultraskaņas siltumskaitītāji. Pēc siltumskaitītāju uzstādīšanas rīdznieki bija ļoti pārsteigti, ka dažas mājas tērēja daudz siltuma, dažas maz, un daži pat meklēja vainu siltumskaitītājos. Tagad jau vairs tādus jautājumus neviens neuzdod. 1999. gadā ar Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu tika izstrādāts Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas rehabilitācijas projekts. Akciju sabiedrība Rīgas siltums tā realizāciju uzsāka ar centrālo siltumpunktu likvidāciju, novecojušo iekārtu vietā, katras ēkas pagrabā uzstādot modernus individuālos siltummezglus. Kopā uzstādīts uz šodienu 8000 siltummezglu, kas nodrošina automatiskajā režīmā, pēc klientu izvēles ieregulēt kāds nepieciešams komforta vai ekonomiskais režīms. Jauna lapuse akciju sabiedrības Rīgas siltums attīstības vēsturē tika atvērta 2003. gada novembrī. Līdzās siltumenerģijai uzņēmums sāka ražot arī elektroenerģiju. Sapratām, kā strādāt ar gāzi. Ir iespējams arī ražot ne tikai siltumu, bet arī elektrību. Un tad Viestura 20B, kur jau bija senos laikos gazificēta katlumā, mēs uzlikam pirmo koģenerācijas stāciju ar nelielu jaudu 500 kW uz gāzes motora pamatā. Vēl pēc gada eksploatācijā nodeva rekonstruēto siltumcentrāli Daugavgrīva, kur papildus esošajam šķeldes katlam tika uzstādīts tvaika turboģenerators ar 0,5 MW elektrisko jaudu. Katlumā ar šķeldu jau bija darbināts tvaika katls, tad tvaiks mums bija, mēs uzlikām vienkārši pie parasta tvaika katla arī nelielu tvaika turbinu, un tāda veida realizējam koģenerācijas cikls ar vietēju kurināmu. 2006. gadā eksploatācijā nodots siltumcentrāles Imanta koģenerācijas bloks. Savukārt 2010. gadā siltumcentrāle Imanta kļuva par pirmo triģenerācijas siltumcentrāli Latvijā. Tajā uzstādīts absorpcijas tipa siltumsūknis, kas siltumtīklos nodod 5 MW siltumenerģijas stundā. Tas ir lielākais siltumsūknis Latvijā. 1996. gadā, uzsākot darbību, akciju sabiedrība Rīgas siltums pārņēma vairāk nekā 60 mazas un vidējas katlumājas, ko kurināja ar akmeņoglēm un mazutu. Tās gadu gaitā likvidētas un izbūvētas 38 modernas automatizētas gāzes katlumājas. Viena no pirmajām automatizētām katlumājām atrodas Keramikas ielā 2A. 2009. gadā tā tika pārveidota par koģenerācijas staciju ar 2,4 MW kopējo elektrisko jaudu. Automatizētās katlumājas ir aprīkotas ar modernu tehnisko aprīkojumu. To darbību attālināti uzrauga dispečera dienesta darbinieki. Po šīm gadiem tagad mums izveidota datorizēta sistēma
Tagad režīma dispečers redz reālā laika visos siltuma avotos, visos katlumājas un centrālas, reālā laika nepieciešamus parametrus. Mums ļoti daudz ir automatizētu katlumāju. Tur, ja kaut kas notiek, arī ir vizualizācija, automatiska palaišana un var redzēt, teiksim, ja kaut kas notiek, trokšņu signāls uzreiz atnāk. Un no vairākiem raksturīgiem punktiem, no siltumtīkliem, no siltummezgliem, visi nepieciešami parametri redzami. 15 gadu laikā ir nomainīti, izbūvēti no jauna vai optimizēti 334 km, jeb 49% siltumtīklu. Modernizācijas rezultātā ievērojami samazinājušies siltuma zudumi. 15 gadu laikā Rīgā siltuma zudumi siltumtrasēs ir samazinājušies vairāk kā 2,5 reizes. Tas siltuma zuduma samazinājuma apjoms būtu pietiekams, lai apkurinātu tādas pilsētas kā Rēzekne, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Ventspili kopā ņemtas visu gadu par velti. Siltumtīklu modernizācija turpināsies arī nākamajos gados, tā vēl vairāk samazinot siltuma zudumus pārvadē. Lai paaugstinātu centralizētā siltumapgādes sistēmu konkurētspēju, tuvāko 10 gadu laikā plānojam samazināt siltuma zudumus pārvadē līdz 10%. Lai to sasniegtu, mēs plānojam katru gadu nomainīt 18 km siltumtrases, lai samazinātu šos siltuma zudumus. Uzņēmums nākotnē plāno arī būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, samazinot atkarību no importētās dabas gāzes. 2010. gadā siltumcentrālē Vecmīlgrāvis tika atklāta biokurināmā katlumāja ar kopējo jaudu 14 megavati. Siltumapgādes attīstības plānā mums ir iekļauts arī atjaunojamo energoresursu izmantošana vairāk nekā līdz šim. Tad, ja līdz šim mēs izmantojam 2% no mūsu bilances esošiem, beigās mums ir plānots 15% atjaunojamo energoresursu īpatsvars mūsu kurināmā bilancē, kas ļaus nodrošināt valsts politiku arī atjaunojamo energoresursu sadaļā. Rīgas siltums attīstības projektiem veiksmīgi piesaistījis Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus, kas ļāvuši realizēt daudzus vērienīgus projektus. Viens no lielākajiem turpmāko gadu projektiem būs siltumcentrāles Ziepniekalns biokurināmā koģenerācijas energobloka izbūve. Tā elektriskā jauda būs līdz 4 megavatiem, siltuma jauda līdz 22 megavatiem. Akciju sabiedrība Rīgas siltums ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā un lielākais uzņēmums Baltijā savā nozarē. 15 gadu laikā sasniegta augsta klientu apmierinātība ar sasniegto pakalpojumu kvalitāti, par ko liecina patstāvīgs klientu skaitu pieaugums. Šodien Rīgas siltums ir mūsdienīgs, profesionāls uzņēmums, kas nodrošina saviem klientiem kvalitatīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus.